fantāzijas pasaule ir ļoti piemērota leļu teātrim, jo dramatiskā teātra ļoti grūti būtu uzvest šādu izrādi, jo te ir tie brīnumiņi, šausmiņas piedzīvojumi, pils sašķeļas, vilka rīkliši, aiza. Kā ļoti vienkārši stāsts arhetips Romeo un Džulieta, ko Astrid Lindgren ir pārrakstījusi priekš mazākiem ļaudīm. Klasiskais divu dzimtu naids un Roņa un Birkas savstarpējā mīlestība, to tā varbūt arī tad nosauksim, sāk graut veco pasauli. Nu tā jau saka, ka lielas jūtas uzvar visu pārējo. Un te man liekas, ka tas arī spilgts piemērs. Sākums, jo viņiem ir tāds diezgan uz nažiem, bet vienam otra glābšana kaut kādās situācijās. Vajag saprast, ka ne jau tēvu vai vectēvu naidam, ka tas dara arī šiem te diviem jauniešiem, jo katra paudze jau veido savus nosacījumus un savu patiesību. Roņa, mans tēvs bija laupītāju vadonis, tāpat kā mans tēva tēvs, un arī es esmu tāds pats visvarenākais. Un arī toreiz tāda kļūsi. Protams, ka te ir vecāku un bērnu attiecības, ka ne jau vienmēr vecākiem ir taisnība un arī bērniem ir sava taisnība un tam vecākam jāprot arī tam bērnam paprasīt piedošanu. Un vēl man viena tēma, kas man ļoti sirdī tuvu, ir daba. Mēs esam aizmirsuši, kas ir īsta daba. Ja? Nevilšas arī tāpēc ir divi materiāli, koks, dzels, tas arī nācis no dabas. Ilzas Vītoliņas lēles, Kristaps Kultas scenogrāfija, Kristapa Krievkalna mūzika, mana režija, Lailas Kirmuškas kustība un arī režija. Ja? Nu, tas viss kopā izveidoja kaut kādu, man liekas, ka notikās kaut kāds tīņšķis. Vismaz tāda izrāde nav bijusi leļu teātrī. Man liekas, ka ir ļoti laba komanda, lai darbs būtu ļoti labs. No tādiem it kā sīkumiem, bet tiek panāks ļoti grandios efekts, ko būs ļoti vērts redzēt un būs interesanti redzēt. Tikai nedrīkst nodarīt postu saviem bērniem un vest 1, 2 gadu, 3, 4 gadu vecumā uz šo izrādi, jo tā nav domāta viņiem. Jo šī ir skolnieku izrāde, kas var uztvert gan to mazo šausmu, kas tur ir, jo kas gan būs Roņa bez harpijām, bez mosčuļiem, bez rumpaiņiem, bez zaldātiem, ja? Kas ir diezgan drūmi, bet es varu nomierināt vecākus, ka Lindgren ir ļoti labsirdīga, labsirdīga. Vienmēr uzvarēs tas labais tajā visā. Sagūstīja divus manus vīrus. Varbūt mēs varētu mesties kopā. Ja katrs atradīs šajā izrādē kaut ko sev, kaut vai drusciņu, tad tā izrāde jau būs kaut ko sasniegusi. Tas ir tāda jauna kārts, ko mēs izmetam piedāvājumu, lūdzu. Vērtēt paši.